Labdien visiem! Mani sauc Baivis Uzseja. Esiet sveicināti mūsu ikgadējā e-twinning pirmsskolas mēnesī. Un šogad, ņemot vērā Eiropas lielo tēmu, kas ir prasmes dzīvei, Skills for Life, esam izvēlējušies pirmsskolā sīkāk runāt tieši par dabaszinātnes un matemātikas tēmām. Un tāpēc šodien pie mums virtuāli ciemos ir 3 pirmsskolu pedagoģis. Pirmā būs Santa Meļķe no Dienvidkurzemes novada Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš, kurš stāstīs par projektiem, kur vairāk attīsta matemātikas prasmes, un projekts ir arī par emocijām, tā kā būs tāda interesanta divu it kā šķietami dažādu pušu savienošana. Tālāk mums būs Edīte Fiļimonova no Salaspils pirmās pirmsskolas, kur e-twinning projektā pētīja un veica dažādas salīdzinājumus dabā. Un webināra noslēgumā Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģa Lāsma Lauska stāstīs, kā tad viņi savos projektos uzlaboja dabaszinātnes un matemātikas prasmes bērniem. Atgādināšu visiem, ka webinārs ir tiks ierakstīts, un arī sveiciens tiem, kas mums šobrīd skatās Facebook. Droši visus savus komentārus, tie, kas ir Facebookā, skatās mūs, rakstiet Facebook komentāros, mēs sekosim līdzi, un arī čatā šeit, tā kā mēs esam diezgan padaudz, jums šobrīd ir izslēgti mikrofoni, tie ir tikai vadītājiem. Droši savus jautājumus rakstiet, un tad pēc katras runātājas mēģināsim arī uz šiem jautājumiem atbildēt. Tad sāksim, un es došu vārdu Santai. Jā, labdien visiem! Es ceru, ka mani var dzirdēt. Var, jā, paldies. Jā, paldies Baibai, kur pieteica jau mani pirmo. Es būšu pirmā, un es tātad pārstāvu Dienvidkurzemes novadu Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš, kas ir mēs esam, ja ne lielākais, tad viens no lielākajiem Latvijas novadiem, bet varbūt salīdzinoši neliela pirmsskolas izglītības iestāde. Un tas e-twinning projekts, kur es gribu šodien prezentēt, ir tiešā sasaistē ar šo STEM jomu. Un kā jūs redzat, nosaukumā tātad tas ir par emociju līdzsvarošanu, tad kā tādu visaptvarošu un STEM. Jā, un tātad šo te projektu mēs īstenojam 24. 25. mācību gadā, tātad pagājušajā gadā. Uz priekšu. Var redzēt nākamā. Nu jā, tātad es sākšu ļoti īsi ar tādu projektu pamata informāciju. Tātad projekts sadarbojoties 27 pedagogiem no valstīm, kurus jūs varat redzēt arī kartē. Mēs no Latvijas bijām šajā projektā vienīgie. Viena pirmsskolas izglītības iestāde no Lietuvas, viena no Polijas, un tad pārējās valsts jau bija tā plašāk un kuplāk apmeklēts no tieši šajā te projektā. Un es šeit gribēju uzsvērt tādus 4 galvenos pamata principus, ko mēs arī uzskatām, kas ir tāda mūsu veiksmes atslēga, lai tā veiksmīgi varētu šo te STEM projektu īstenot. Un tas pirmais pamatprincips varbūt bija komanda, un komanda es skatīšos kopā ar sadarbību un komunikāciju. Un šie 2 principi, kāpēc es par tiem tā ļoti gribu uzsvērt, tādēļ, ka mēs šajā projektā kā pedagogi bijām savākušies komanda, kas jau iepriekšējā 23. 24. mācību gadā lielākā daļa strādājām kopā. Līdz ar to jau bijām tādi pieslīpējušies, viens otru pazinām, zinājām arī tos e-twinning projektu pamatprincipus, un tas arī bija tāds ļoti labs resurss tādai mūsu kopējai profesionālajai sadarbībai. Un, protams, tur, kur mēs runājam par komandu, jā, bērni, kā mūsu tādi ļoti aktīvi komandas dalībnieki, un kas arī ļoti daudzās situācijās mums palīdzēja, varbūt nonākt pie plāna B un atrisināt kādas situācijas. Un vēl noteikti pie komandas es gribu teikt, ka, lai arī es šim projektam biju piereģistrēta kā pedagogs no šīs te mūsu pirmsskolas izglītības iestādes, bet arī tie pārējie pedagogi, kas pirmsskolas izglītības iestādē strādā, kaut arī viņi nav piereģistrēti šim projektam, bet viņi arī ir ļoti klātesoši, un mēs arī iespēju robežās centāmies piesaistīt, uzaicināt uz tām aktivitātēm arī tos bērnus, kas bija citās grupiņās, jo, kā jau es teicu, mēs esam salīdzinoši maz pirmsskolas izglītības iestādi, un tātad arī, lai citu grupiņu pedagogi var to
starptautisko pieredzi iegūt. Un, protams, tas pedagogu un iestādes vadītāji atbalsta, tad, kad ir kaut kādas ekstrā situācijas vai kādreiz, kad tev šķiet, ka tev nav resursi, tad, protams, tas atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā, integrētā mācīšanās arī kā viens no principiem noteikti, jo tad, kad mēs arī šo projektu iesākām, tad mums arī bija tādas pārdomas, kā tas būs. Emocijas, STEM joma, kas iespējams varbūt ir tāds nesavienojamais, bet tā pašā laikā, kad jau mēs sākām darbu, mēs sapratām, ka šis ļoti labi ir savienojams, un to es arī parādīšu tālāk prezentācijā, tad, kad es runāšu par saturu. Un vēl viens tāds moments, kas arī man bija ļoti svarīgi pieminēt, ir tieši par drošu, iekļaujošu vidi, un tad, kad mēs runājam par iekļaujošu, tad tradicionāli mēs to saprotam kā bērnu iekļaušanu, jo iekļaujošā izglītība ir par to, bet tā mūsu projekta pieredze parādīja arī to pedagoga atbalstu kā ļoti nozīmīgu resursu, jo tikko kāds no pedagogiem šajā te mūsu komandā bija tāds, kurš teica, šo es nesaprotu, šis man īsti nestrādā, tad uzreiz bija jau tie pārējie pedagogi, kur uzreiz atrakstīja vai WhatsApp mietnē vai tajās platformās, kur mēs sazinājāmies un teica, ok, šeit es tev varu palīdzēt. Tā kā, jā, tā mācīšanās caur pieredzi mums notika, un tas arī bija tāds mūsu ļoti vērtīgais resurss. Jā, tātad par to projektu pamata informāciju. Kā jau varēja redzēt arī virsrakstā, tātad tas mūsu virsmērķis bija tātad palīdzēt bērniem atpazīt, iepazīt, apzināties tās emocijas, runāt par tām, un, jā, protams, tā līdzsvarošana kā viens no, un šī līdzsvarošana izmantojot matemātiku un STEM aktivitātes attēlā, protams, ir lauviņa, kas bija lauvains Leo, kas bija tāds simbols visu projektu laiku un tāds mūsu draugs, kas visu laiku piedalījās visā šajā te projektā. Un tad, protams, no tām 6 emocijām, ko var arī slaidā redzēt, kas tad ir tās emocijas, un tas simbols, ko tad mēs visu projektu laikā apguvām. Un vēl viens tāds ļoti īs slaids par to pamata informāciju par to organizāciju, jo mēs projektā strādājam apmēram 10 mēnešus, iepazinām 6 emocijas, tātad citam mēnesim citai emocijai tas bija 1 mēnesis, citai 2, tāpēc, ka tur bija arī Ziemassvētki pa vidu, un tātad visi tie pedagogi, kas mūsu komandā bija, tātad tika sadalīti mazākās komandās, un tātad no 4 līdz 6 pedagogiem vienas emocijas perioda ietveros, tātad gan izstrādājot, tā kā es esmu uzlikusi to slaidiņu, gan tās zinātnes aktivitātes, tehnoloģiju, tās inženiertehniskās atbildēja, un šis bija tāds viens galvenais slaids tajā Genially platformas prezentācijā, kur mēs ļoti labi varējām izsekot līdzi, kas ir tas, ko mēs jau esam paveikuši, un kā mēs tālāk visas tās pārējās aktivitātes varam integrēt tajā mūsu kā pedagogu ikdienas plānā. Lūk, tālāk es jau pāriešu pie tām aktivitātēm, kuras mēs īstenojām. Ļoti centos, tad, kad es domāju par aktivitātēm, kuras ietvert, protams, tas ir tāds mazliet izaicinājums ielikt 10 mēnešu darbu 20 minūšu prezentācijā. Tāpēc es centos aptvert gan tās aktivitātes, kas parāda vairākas emocijas, gan arī no tās STEM jomas, lai arī mēs varētu parādīt, kā tad mēs darbojāmies. Un, protams, vēl viens ļoti svarīgs moments ir par tiem notikumiem, kas notiek gan izglītības, gan starpkultūru telpā, arī ar tiem sasaistījās tās aktivitātes, kuras mēs īstenojām. Tā kā, piemēram, es šeit uzrakstījusi par Eiropas kodu nedēļu, ļoti īsi pastāstīšu, un arī par Starptautisko sieviešu dienu arī ļoti īsi pieskaršos. Jā, par tām aktivitātēm, tātad viena no tām ir sadarbība tiešsaistē, kas, protams, gāja cauri visam projektam, visām emocijām, visiem tiem emociju periodiem. Un šeit mums bija visā projektā 4, ja es nemaldos, tās saslēgšanās, kur saslēdzās visi pedagogi un visi pirmskolas izglītības iestādes kopā. Un tad mums bija tāds uzdevums ar zīmējumiem jāapmainās un tāda informācija, un tad bija arī tāda uzģenerēta ar mākslīgo intelektu dziesmiņu, kur mēs visi kopā klausījāmies. Un vairākas tādas tiešais saslēgšanās mums bija arī ar vienu, tātad pirmskolas izglītības iestādēm 2, tātad mēs saslēdzāmies ar vienu un arī īstenojām vairākas tādas matemātiskas aktivitātes. Piemēram, grupēt abas pirmskolas izglītības iestādes saslēdzās, un tas ir viens dokuments, kur abi vienā laikā attaisa, un tad, piemēram, vai grupē figūras, teiksim, vienā logā sarkanos aplīšus, otrā dzeltenos kvadrāts, un šādā te veidā, vai atkal kāds labirints, vai pūzles, vai cita veida aktivitātes, bet tātad šī tiešais saslēgšanās bija tāda ļoti, ļoti svarīga
komponenti visā e-twinning projekta laikā. Nākamā aktivitāte ir tāds ideju zirneklis, jeb arī domu karte, kā es esmu norādījusi. Un tad, kad mēs iesākām katrās emocijas to periodu, tad mēs sākām ar tādu diskusiju, kas tad ir tas, ko šajā konkrētajā emocijā bērni jau zina. Un tad šos te atslēgas vārdus mēs rakstījām, tā kā ir tajā lielākajā logā norādīts, tātad šā te domu kartē, vai arī citās aktivitātēs bija iespēja arī šo te atslēgas vārdu tādu apkopojumu arī taisīt no tādiem atslēgas vārdiem, ja tas nebija tādā zirneklī, tad vienkārši kā tāda vārda karte. Bet tai pašā laikā, ja bija kāda pedagoga, kas īstenoja aktivitāti un tajā laikā vai nebija iespēja vai varbūt prasmju to darīt tai tiešais platformā, kur šo ideju zirnekli var veidot, tad to, protams, varēja darīt arī uz papīra, un tad pēc tam pedagogs pats šos atslēgas vārdus ielika platformā. Un šādā te veidā es gribēju pateikt, ka arī ar tiem atslēgas vārdiem, ar tām domu kartēm, ar to veidošanu arī bērnam veidojās tās pirmās pamatprasmes, kā tad šos atslēgas vārdus grupē un kā viņš var savu domu izteikt. Jā, tālāk nākamais, ko es gribēju prezentēt, tātad tas, ko es jau pieminēju, dalību European Code Week aktivitātēs. Tātad European Code Week aktivitātes, kā es esmu uzrakstījusi, ir katru gadu notiek. Tā ir Eiropas iniciatīva, kas notiek katru gadu oktobrī. Un šeit jāatcerās varbūt tas galvenais, ko tad, kad mēs sākām šajā Eiropas kodu nedēļā piedalīties, tad mums likās, ka liels uzsvars šeit ir uz programmēšanas prasmju attīstīšanu. Un ko tad mēs pirmsskolā, kā tad mēs varam attīstīt tās programmēšanas pamatprasmes, jo tas bērns ir tikai pirmsskolēns. Bet šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka programmēšana pēc būtības ir tāda domāšanas valoda. Un šeit mēs no aktivitāšu viedokļa taisījām tādas draudzības aproces, un tā programmēšana tā tad bija tas ritms, jeb tas musturs, pēc kāda tad mēs to aproci taisījām. Un tā kā var redzēt attēlā, vienkāršais variants ir tātad zaļš, pelēks, sarežģītāks jau ir dzeltens, 2 zili, un šādā te veidā ir iespēja arī to uzdevumu diferencēt. Tātad viens dzeltens, viens sarkans, 2 zaļi, 2 zili, viens dzeltens, viens sarkans, 2 zaļi, 2 zili. Respektīvi, šādā te veidā arī centāmies šajās te aktivitātēs piedalīties, un tas bija mūsu šīs te Eiropas kodu nedēļas tāds rezultāts. Jā, tālāk es uzlikusi 2 aktivitātes šajā slaidā. Viena ir tāda inženiertehniskā aktivitāte, kur mēs būvējām tiltu, un ja jautājums ir, kāpēc tilts, tad tilts mums bija tajā mēnesī, kur mēs runājam par skumjām, un pēc būtības tas tilts bija tāds gan savienojums starp cilvēkiem, jo nereti ir tā, ka mēs skumjās varbūt jūtamies vientuļi, vieni paši, un tilts kā tāds elements, kas savieno cilvēkus, kas aizved mūs vienam pie otra, un mūsu gadījumā, pat cik tas ir tāds vispasaules, bet Eiropas projektā tad aizved mūs arī tādā ģeogrāfiskā izteiksmē vienam pie otra. Un tilts, tātad, jā, bērniem bija izvēle, no kā viņš šo tiltu varēja taisīt. Tad var redzēt lielie, tādi LEGO principu kluči, plastilīns, kartons, koka kluči un citi materiāli. Un tas arī iedeva tādu rezultātu, ka tad, kad bērni jau gāja ārā aktivitātēs, tad viņi pavisam citādāk jau skatījās uz visiem tiltiem un konstrukcijām, zinot, cik ļoti grūti ir uzbūvēt tiltu un kā tad tas tilts turās un cik šis tilts ir liels vai mazs un cik sens vai netik sens ir tas cits tilts. Jā, vēl viena aktivitāte, ko es šajā pašā slaidā uzliku, ir tāda zinātnes aktivitāte, tā bija emocijā pārsteigums. Un aktivitāte bija tāds ķīmijas, varētu teikt, eksperiments, un eksperiments bija ar citronskābi, sodu un kukurūzas graudiem. Tātad tai sākotnējā diskusijā runājām, kas tad ir tas, kas tavuprāt, kāda ir tā reakcija, ja savienot citronskābi, sodu un kukurūzas graudus. Un tad tas bija tas mūsu pārsteigums, kā tad šī reakcija notiek, jo, protams, šis šķīdums putojās, un, protams, tie gaisa burbuļi pielīp klāt pie kukurūzas graudiem, un tādā veidā tie kukurūzas graudi pa glāzi staigā, un arī, tātad vienā brīdī ir augšā un vienā lejā, tā kā arī šī bija tāda viena no tādām ļoti spilgtām aktivitātēm, par kuru bērni pēc tam, tā daudz reflektēja, un kas viņiem ļoti, izraisīja jāteic pozitīvas emocijas.
Nākamā aktivitāte ir par tādu drosmes apmetņu izgatavošanu. Šī ir vairāk tāda mākslas aktivitāte, un te galvenā ideja bija emocijā bailes. Un bailes vispār bija tā emocija, kas bērniem visvairāk deva tos impulsus vispār par to runāt, atpazīt, stāstīt, no kā tad visiem ir bail, un visiem no kaut kā ir bail. Un tad tā galvenā ideja bija tā, tad kāds būtu tas ceļš, kā mēs bailes varētu par kaut ko pārvērst, vai kā tad šīs te bailes atkal līdzsvarot. Un jā, tad tā projekta ideja bija tāda veidot tādu drosmes apmetni. Šo aktivitāti varēja īstenot gan mājās ar vecākiem, kam arī nebija iespējas, tad īstenojām grupiņā uz vietas. Tātad radījām šo te drosmes apmetni, un tā sasaist bija ar Starptautisko sieviešu dienu, kur tātad parādīts, ja sieviete kā tāds drosmes simbols, un šādā te veidā īstenojām to savu mākslas aktivitāti. Un vēl viena tāda aktivitāte bija arī emocijā bailes. Mēs arī daudz runājam par to, kas tad ir tas, no kā tev ir bail. Un jā, zirneklis ir tas viens dzīvā radība, no kā tad mums ir bail, tad, protams, tums un daudz citas lietas. Un tad tā mūsu aktivitāte bija saistīta ar to reālo paskatīšanos bailēm acīs, un tad mēs ņēmām, te varbūt var redzēt, viens no tiem, tur bija gan dzīvnieciņi, gan kukaiņi, ņēmām plasmas dzīvniekus un kukaiņus un skatījāmies, pievirzot tuvāk un tālāk gaismas avotu. Tātad vai tas ir lukturīts vai cits avots, pievirzot tuvāk un tālāk, tātad kā uz plaknes vai uz vertikāls vai uz horizontāls izskatās tā ēna, cik lielas mums sākotnēji šķiet, izskatās bailes, un cik tad pievirzot tuvāk tā ēna paliek mazāk, un cik patiesībā tad tas zvēriņš vai kukainis ir pavisam mazs, un tātad cik tad realitātē ir tas, no kā mums ir bail. Un, protams, jā, tās matemātiskās prasmes šajā, jo tas ir tātad darbs ar lielumiem, tā lieluma izpratne. Un jā, tātad vēl viena tāda aktivitāte, kur mēs īstenojām. Tas ir tā ļoti īsti tieši par pašām aktivitātēm. Tad, kad mēs runājam par tādu sasniegtā novērtēšanu, tad, protams, ka tas, kā bērni runā, kā viņi iepazīst to starpkultūru vidi, tas ir tāds ļoti, liels novērtējums mums pašiem sev, jo tad, kad mēs īstenojam jau, piemēram, tādas saslēgšanās aktivitātes ar citām pirmskolas izglītības iestādēm, tad viņi jau vairāk nejautāja, kas tagad būs, ko mēs darīsim, saslēgsimies, skaidrs. Ļoti daudz klausījās valodu, kāds ir valodas skanējums, atpazina karogus citām valstīm. Tā kā noteikti to starpkultūru kompetenci šādā veidā te pilnveidoja, un ļoti daudz mums arī to atgriezenisko saiti iedeva tieši vecāki, kur arī, reflektē par to, kas tad ir tas, ko bērni viņiem vakarā stāsta, ko viņi novēro, kā viņi sako līdz tiem notikumiem, un arī tātad varējām izvērtēt, vai šis process notiek, cik veiksmīgi šis process notiek. Un noslēgumā es gribēju uzsvērt tādas izaicinājumus, un varbūt arī tiem kolēģiem, kas te ir pieslēgušies, varbūt tādas iedrošinājuma moments. Pirmais tāds mūsu izaicinājums, un varbūt citiem kolēģiem pieredzēja iedrošinājums, ir tā daudzveidīgā kolēģa projekta izpratne par izpildes termiņiem. Un šeit es uzreiz gribu teikt, kad tu strādā starptautiskā projektā, jo ātrāk tu šo iemācies, jo pašam labāk. Jo, protams, ka ir valstis, kuri varbūt mazāk domā par tādiem korektiem, precīziem izpildes termiņiem, bet tas nenozīmē, ka projekts nenotiek, projekts notiek, un tas, ka mēs gribam to ļoti, ļoti precīzo, aso precizitāti, tas nenozīmē, ka visi uz šo tik ļoti koncentrējās. Līdz ar to nesabaidāties, ka kāds projekta partneris varbūt kavē termiņi, bet tai pašā laikā viņš uzdevumu izpildi arī tāpat. Jā, un vēl par tādu iedrošinājumu es gribēju piebilst par pedagogu paša spēju un prasmu domāt ārpus rāmī, rīkoties tādās iepriekš neparedzētās situācijās. Mūsu tāda īsā pieredze bija par kļūdu, plānojot TwinSpace vietnē tiešais tikšanos, kur mēs bijām ielikuši vienā pulksteņa laikā, tad, kad līdz tam laikam nonācām, kad mums jau vajadzētu saslēgties, tad sapratām, ka šis te laiks, kas ir ieplānots, ir 1 stundu vēlāk, bet mūsu bērni jau sēž, otrā pusē arī bērni jau sēž, respektīvi ar tiem Eiropas laikiem kaut kā nokļūdījāmies. Un tad, protams, ka bērni ļoti veiksmīgi mums palīdzēja un uzreiz teica, pārslēdzamies Zoomā, varbūt, ka mums tur vajag, un tad mēs ātri arī sakontaktējāmies ar
ar otru pirmskolas izglītības iestādi, tajā reizē tas bija Polijā, un ļoti veiksmīgi savu šo tiešais tikšanos īstenojām. Tāds vēl viens aspekts, ko es gribēju pieminēt, ir par valodu. Noteikti es gribu iedrošināt cits pirmskolas izglītības pedagogus, kas šeit klausās, sakot, ka valoda nav šķērslis, jo tā mūsu pieredze parādīja, ka vairāki no projekta partneriem, kas piedalījās gan tajā iepriekšējā, gan šajā projektā, angļu valodu nezināja, es pat gribētu teikt, gandrīz nemaz. Un arī tajā saslēgšanās reizēs, kad viņi mums atrakstīja, mums šoreiz ir jāsaslēdzās divatā ar jūsu bandārs, bet es angļu valodu kā pedagogs nezinu nemaz. Un tad mums likās, bet kā tad tas būs, kā šis pedagogs strādā, bet strādā ļoti veiksmīgi, tā kā tev nav jāzina angļu valodu uz C līmeni, lai tu varētu šādā te projektā strādāt. Protams, tas ir resurss, bet es gribu teikt, ka nebūtu ne šķērslis. Un jā, par tām inovatīvajām tehnoloģijām, lai arī es sevi uzskatu par tādu inovāciju, tehnoloģiju cilvēku, un man liekas, ka es ļoti daudz zinu, man patīk izpētīt tādas dažādās platformas, bet es gribu iedrošināt tos pārējos pedagogus nenobaidīties no tā, un arī man, kurš ir tāds inovāciju un tehnoloģiju cilvēks, man katrā šajā te projekta reizē bija iespēja iepazīt kaut ko jaunu un saprast, šis strādā citādāk, šo varbūt var izmantot tā vietā, un respektīvi atkal un atkal kaut ko iemācīties no jauna. Jā, par to iekļautu, atbalstīto pedagogu es jau teicu sākumā, tā bija tā mūsu vērtīgā pieredze. Un vēl es gribēju teikt, ja ir kāds pirmskolas pedagogs, kurš nav iepriekš piedalījies e-twinning projektos, noteikti es gribu teikt, ka nebaidieties arī pievienoties lieliem projektiem, lielām komandām, un nav nozīmes tai vietai, no kuras tu nāc, lai tas būtu tas šķērslis, kāpēc tu nevarētu tur pieteikties, nebūt, nē, jo tās lielās komandas bija arī tāds mūsu resurss, jo sākumā, tad, kad mēs vispār sākām, tas bija 21. gadā, kad mēs sākām šīm te e-twinning projektiem darboties, tad pirmais projekts bija tāds, kur mēs uzrakstījām paši, divatā ar Lietuvas partneriem, ļoti veiksmīgi tas īstenojās, bet ļoti daudz skatoties ar šodienas acīm, mums vēl bija ļoti tāds liels un garš ceļš, no kā mācīties. Tā kā nevajag baidīties jau pieslēgties komandai, kur jau ir tāda liela un zinoša. Un tas pats pēdējais ir tāds, varbūt, ka sasaistās arī ar tādu twinning pamata principiem par tādām Eiropas vērtībām un to iedziļināšanos, jo tas pēc būtības ir tāds ļoti liels lepnums iespraust tajā kartē to savu zvaigznīti, kurā vietā tad mēs esam nevis tikai no Latvijas, bet tieši no tā kura mazā pagasta, ja, vai no kuras tāds varbūt mazāks pirmskolas izglītības iestādes, tātad nevis, ka tu esi tikai no šīs valsts, bet no kuras mazākas vietas tu esi. Jā, mūsu lepnums, bet ne pašmērķis ir šis te kvalitātes certifikāts. Noteikti tad, kad mēs sākām 21. gadā darboties tajos e-twinning projektos, tad tas nebija mūsu pašmērķis. Iedomāties, ka kādā reizē tas ir ļoti svarīgi, ka tagad mūs kāds ievēros, apbalvos un novērtēs. Protams, tas ir ļoti forši un paldies organizatoriem, ka mums ir iespēja dalīties ar šo. Bet tas mūsu galvenais resurs bija apziņa, ka mēs esam komanda, mēs saprotam mūsu iespējas, mēs gribam darīt vairāk, plašāk un tālāk, un tas bija tas, kas mūs motivēja, tātad šajos te projektos iesaistīties. Bet jā, protams, certifikāts kā tāda veiksmīga darba noslēgums un novērtējums. Un jā, noslēgumā es gribu teikt paldies un apzināti es uzliku tieši Richarda Bransona tādu citātu, kur tā galvenā ideja ir, ja tev kāds piedāvā kādu iespēju un tu nezini, kā tu ar to tiks galā, saki jā, un tu iemācīsies procesā, mums bija varbūt nevis tik daudz piedāvājums, cik mēs atradām to iespēju, un mēs patiešām iemācījāmies procesā, un tas arī ir tas, ko es gribu novēlēt pārējiem pirmskolas izglītības pedagogiem un arī citu līmeņu pedagogiem, no kā nebaidīties. Tātad teikt jā un iemācīties procesā. Tā kā, ja šeit ir pedagogi no Dienvidu Kurzemes, aiciniet mūs, mēs ar jums dalīsimies, labprāt aizbrauksim un vēl parādīsim to savu pieredzi plašāk. Tas ir tas, ko es gribēju šodien izstāstīt. Paldies! Sandi, liels paldies! Man liekas, tik gan foršas idejas, gan arī paldies par tām lietām, ko tu pastāstīji, kas ir gan izaicinājumi, gan tādi iedrošinājumi vārdi. Un es pagaidām neredzu jautājumus arī ne šeit, ne Facebookā. Ja kādam kāds jautājums, droši šis ir tas brīdis. Santa būs arī ar mums visu webināru laiku. Ja vēl kas ienāk prātā, droši rakstiet.
Un es gribēju arī teikt, ka tas pat tad, ja valoda ir izaicinājums, vienmēr ir iespēja sākt arī ar nacionālajiem projektiem. Protams, ka starptautisks ir arī lielāks iegūms gan pašiem pedagogiem, gan bērniem. Tiešām aicināt nebaidīties. Un jā, arī Dienvidu Kurzemes novadā Liepājā ir mūsu vēstniece Daiga Straupaniece. Tā kā tas arī papildus resurss, droši sazināties gan ar cilvēkiem, kas šeit prezentē, gan arī mūsu mājaslapā sadaļā komanda ir vēstnieki, un arī paši atsaucieties un dalieties ar savu projektu pieredzi. Kamēr jautājumus neredzu, es došu vārdu mūsu nākamajai runātājai, kas ir Edīte no Salaspils, kura pastāstīs, tad, kā viņiem gāja e-twinning projektos. Jā, labdien! Mani sauc Edīte Filimonova. Tā, tūlīt mirklīt atvēršu prezentāciju. Tūlīt, tā. Tā. Nu, lūk, es strādāju Salaspils 1. pirmsskolā par pirmsskolas skolotāju. Un šodien es jums nedaudz pastāstīšu par to, kā man veicās starptautiskajā e-twinning projektā. Un ceru, ka arī nedaudz jūs iedvesmošu piedalīties, un varbūt arī kāda ideja jums noderēs. Sākšu ar to, ka šis starptautiskais e-twinning projekts bija mans pirmais starptautiskais projekts pagājušajā mācību gadā, un kolēģis iedvesmoties, viņam pieteicos, jo iepriekš man bija tikai iekšzemes projektiņi, un tad iedvesmojoties no kolēģis pieteicos šim te starptautiskajam projektiņam. Un kas bija tas, kas mani motivēja šim pieteikties vēl projektam, jo viņš bija ļoti vienkāršs, izlasot šo te aprakstiņu, dabas māksla mums apkārt, tad viss, kas saistīts ar dabu, un izlasot var arī, jā, kā minēju šo te aprakstiņu, var pielāgot arī mācību programmai, jo mēs jau ikdienā arī darbojamies ar dabas materiāliem, un tā tad varam šo te visu kopā sasaistīt. Projektā mēs bijām 31 valsts, no Turcijas, Grieķijas, Rumānijas, Latvijas, Bulgārijas un Lietuvas. Un šis projektiņš bija ļoti pateicīgs tas, ka šeit mēs bijām tikai pirmsskolēni, jo šobrīd piedalos citā starptautiskā projektiņā, tur mēs esam arī sākumskola un ir nedaudz grūtāk, jo tie uzdevumi tomēr vajag pielāgot. Šeit bija ļoti vienkārši, tiešām skolotājs mēs vienotru sapratām, un kādi tad ir nepieciešami šie te uzdevumi bērniem pirmsskolā. Un kādi tad bija mērķi? Mērķis bija izpētīt un, protams, fotografēt. Visu noteikti vajag fotografēt. Ko tad mēs darījām? Savu visu to darbību. Un tad dalīties ar savām fotogrāfijām TwinSpace vidē, ar partneriem, un savukārt viņi dalās ar mums. Un mēs, protams, ar bērniem redzam, ko tad dara mūsu partneri. Noteikti tā sadarbība, kā jau minēju, jā, un interesanti arī bija tas, ka mēs, tie, kas jau piedalās, viņi zina, kā tas ir, ka skatoties tās fotogrāfijas pirmo reizi piedaloties, liekas visiem bērniem, liekas tik forši, tik interesanti, ka tur ir kaut kas savādāk nekā mums, gan vide tāda kā vispār iekšā vide, gan ārā tie dabas materiāli, ko viņi mums rādīja bērni. Un, protams, viens no arī galvenajiem mērķiem bija ieaudzināt atzinību par dabas materiāliem un resursiem. Nu, lūk, kā jau minēju, projekta laikā mēs iepazināmies gan ar partnervalstu dabisko vidi, gan mēs dalījāmies ar savu vidi, kas mums ir apkārt. Un dabas materiāli mums kalpoja kā novērošanas pētniecības objekti, kuri tika pārveidoti mākslas darbos. Kā jau minēju, šis arī ikdienā mums notiek, mēs izmantojam, un tiešām šis projekts bija ļoti, ļoti pateicīgs mums. Un izmantojot sadarbību kā rīku un iekļaujot spēļu elementus, mēs tad radījām ļoti, ļoti skaistus darbus un pildījām interesantus uzdevumus un apmainījāmies tātad ar savām idejām ar partneriem. Nu, projekta laikā bērni katru mēnesi iepazinās ar kādu konkrētu paveicamu uzdevumu. Šie uzdevumi jau bija iepriekš izplānoti. Pirmajā mēnesī, kad mēs visi skolotājus satikāmies, mēs vienojāmies, ka bērni izlems līdz jaunajam gadam, ko tad mēs katru mēnesi varētu darīt, teiksim, septembrī, oktobrī, izmantojot dabas materiālus. Un tad iesūtījām šīs te bērnu idejas kopējā tādā kā aptaujā,
Un tad arī vēlreiz balsojām visi kopā, un reizēm sanāca tā, ka kāda viena vai divas idejas, varbūt pat reizēm 3 idejas mums visiem ļoti patika, un tad arī realizējām mēnešu laikā šīs te idejas. Nu, lūk, izmantojot, kā jau minēju, izmantojot dabas materiālus. Nu, lūk, un viena no pirmajām STEAM aktivitātēm, kas bija tāda interesanta, un tā bija dabas burka. Šajā dabas burkā tas bija caurspīdīgs trauciņš, kurā bērni pildīja dažādus dabas materiālus, kas mums ir pieejami tuvākajā apkārtnē. Šeit tika arī pieaicināti vecāki, ja nu viņiem ir iespēja ar bērnu pavadot brīvo laiku pie jūras vai mežā vai kādā meža takā, salasīt kādus dabas materiālus un atnest uz bērnu dārzu. Nu, lūk, un tad mēs ar bērniem kopā pa traukiem, kādi mums bija, sašķirojām, sagrupējām šos te dabas materiālus, lai bērniem vieglāk būtu veidot šīs te dabas burciņas. Un kā nu kurš, protams, kāds veidoja pa krāsām, kāds veidoja kādu stāstu dabas burciņā, jo gala rezultātā mēs savā starpā arī prezentējām, kas tad mums tur ir sanācis tajā dabas burciņā, kāda tā doma ir. Un, lūk, var apskatīt, kā mēs gājām ārpus teritorijas, gājām tādā kā ekspedīcijā, lasījām, vācām dabas materiālus. Pirms tam, protams, pārunājot, ko drīkst, ko nedrīkst nest uz dārziņu. Un vēl viens uzdevums bija kopējs, ko mēs veicām ar partneriem, bija diagramma no dabas materiāliem. Un tas arī bija interesanti, jo, protams, ka mums atšķirās dabas materiāli ar Turciju vai ar Grieķiju, un tad bija interesanti pavērot, kas tad mums ir vairāk tieši rudens sezonā un kas kādi viņiem ir dabas materiāli. Nu, lūk, nākamā aktivitāte bija spēles un eksperimenti ar koku lapām. Šeit mēs arī dalījāmies grupā, kā iepriekš minēja kolēģi Santa, ka viņa arī dalījās grupiņās. Mēs arī šeit dalījāmies grupiņā tādā, un mēs bijām 4 valstis vienā apakšgrupiņā un veicām šos te uzdevumus. Katru iesūtot savu uzdevumu, piemēram, mēs sūtījām lapu svecītes, kā no lapām var veidot svecītes. Savukārt tās 3 valstis mēģināja šo te eksperimentu arī atdarināt. No Bulgārijas mums atnāca ziņa, ka viņi vēlētos, lai mēs visi kopā uztaisam koku rudenī, un tad to koku, kas mums ir tuvākajā apkārtnē visvairāk, un tā mums bija liepa, un tad mēs visi kopā veidojām liepu. No Grieķijas mums bija tāds vienkāršs kā uzdevums, bet arī interesants veidot tādu kā augošā secībā lapas un sameklēt tuvākajā apkārtnē dažādas, no mazākas līdz lielākai. Un tas arī bērniem bija interesanti, un tur darbojās bērni gan pāros, gan grupiņās. Un no Bulgārijas mums bija darbiņš, kur jāatdzīvina koku lapas bija, un jāveido stāstiņš. Un tad mūsu bērniem ļoti, ļoti patīk rudenī eksperimentēt ar lapām, arī veidojot šīs te atklātnītes, veidojot rakstu, iespiežot koka lapu starp papīra lapu. Un, mēs izdomājam, ka mēs arī gribam nosūtīt vēl vienu eksperimentu, un tiešām šis eksperiments arī patika mūsu partnervalstīm. Viņi arī rādīja, kā viņiem veicās ar mūsu izdomāto eksperimentu. Un nākamais eksperiments bija spēles ar ūdeni. Tas mums, protams, bērniem, tas jau ikvienam bērnam patīk spēles ar ūdeni, un to mēs darām arī ikdienā bērnu dārzā. Šeit bija tā, ka šeit bija kopīgs uzdevums visām partnervalstīm jāizveido ūdens pilīte, kurā mēs ierakstam un zīmējam, kam tad ir nepieciešams ūdens, un ja tas ūdens nebūtu, kas notiktu, par to mēs visu pārunājam, pierakstām tādas kā atziņas un arī sūtām partnervalstīm, ko tad bērni ir secinājuši. Un tad katra partnervalsts varēja ievietot Tvīnspējas vidē dažādus eksperimentus. Un tā kā mums pagājuši, kad tāda ziema kā šogad nebija, bet bija uzsniedzis sniedziņš, un tad mēs arī tik līdz sniedziņš bija, mēs izdomājām ātri, mēs šo eksperimentu veiksim, ienesām sniegu grupiņā un tā tad izkūstot vērojām, kas tur ir, jo citās valstīs tā sniega nav, un tas likās tāds interesants eksperiments. Un šeit jau var vērot arī, mēs izmēģinājām arī Grieķu eksperimentu, kur caurspīdīgā traukā ielej ūdeni un tad ar putām aizpūš augšņu ciet un ielej
ūdens krāsu iekšā un kā tur tas ūdentiņš, kā tā pilīte tek cauri mākonītim, tā kā tāds eksperiments bija. Lūk, un tad bija atsūtījuši no Rumānijas, kā veidot ūdens vīriņus, bet tur bija tā, ka viņi bija izdomājuši vienkārši pūšot ūdeni uz tīras lapas. Mūsu bērni kā tā nevar neko redzēt, un tad izdomājām, kā tad mēs to varam pārvērst, lai mēs to redzam, un bērni izdomāja, ka jāpiejauc krāsas, un tad mēs pūtām krāsainos ūdens vīriņus. Nu, lūk, un šie bija arī tādi interesanti eksperimenti, bet tos mēs arī bieži, es domāju, iestādēs ar bērniem bieži izmantojam šos te eksperimentus. Nu, un viens no eksperimentiem bija pupiņu asnu vai ziedu audzēšana. Šeit mēs dalījāmies tādās kā 2 apakšgrupās. Varēja pieteikties tie, kuri vēlās pupiņas audzēt un tie, kuri ziedus audzēt. Un mēs bijām 12 partnervalstis, kuras vēlās, tātad izvēlējās pupiņas audzēt. Un šeit var redzēt, kā tad bērni sēja un pēc tam vēroja procesu. Un šeit noteikti matemātika bija visur, un arī dabas zinība bija visur iekšā, jo pirmām kārtām rūpējoties par augu un vērojot, kā tad viņš aug. Šeit mēs vērojām tātad, kā aug augs, kurš ir plēvītē, tā kā siltumnīcas efektā, un kurš ir vienkārši bez plēvītes. Mērījām, skaitījām ziedlapiņas, skaitījām ziediņus, skaitījām pākstis un beigās jau pupiņas. Un tā kā mums latviešiem ir ļoti daudz pasaku, mēs izdomājam, ka mēs varētu arī pārtulkot mūsu latviešu tautas pasaku garā pupa un nosūtīt tātad partneriem, kuri sēja pupas, lai izlas šo pasaku. Viņiem arī likās, jā, kaut kas tāds interesants. Un tad mēs kopā pārunājam, vai tad tiešām var tā būt, kā notiek šajā pasakā, uzkāpa pupu debesīs, vai tomēr tā nevar. Šis projekts mums ļoti, ļoti patika un aktivitāte arī. Aktivitāte mums pat turpinājās vēl pēc projekta beigām, jo bija jānovāc raža, un šogad jau martā mēs ēsim mūsu novākto ražu. Nu, lūk, un ko tad projekts veicināja? Projekts veicināja kritisko domāšanu un, protams, saikni ar dabu. Bērni ieguva kompetences vides izpratnē, komandas darbā, jo tas bija ļoti daudz. Mēs darbojāmies tiešām komandā, pāros. Sadarbība bija viena no svarīgākajām caurvijām. Radošumā, problēmu risināšanā un attīstīja prasmes novērošanā, pētniecībā, mākslinieckajā izpausmē, jo vairāk mēs izmantojam šos te dabas materiālus, jo bērniem vairāk raisījās fantāzija. Ar vienu darbiņu jau gribēja otru veikt, jo visu laiku domas raisījās, ka var vēl kaut ko. Un ko tad projekts deva man kā skolotājam? Šis projekts man kā skolotājiem deva iespēju padziļināti pārdomāt vispār kā tādu sadarbību. Un tieši starptautiskā kontekstā, kā jau minēju, tas bija pirmais projekts un ļoti veiksmīgi, ka viņš tiešām bija ļoti viegls, foršs un ar partneriem bija ļoti, ļoti laba saskaņa. Vienmēr visu pārunāt, ja kaut ko nesaprat, vienmēr atbildēja, palīdzēja. Un tas, ka darbs ar dabas materiāliem un citu valstu partneriem bagātināja pedagoģisko pieredzi, jo reizēm bija tādas idejas, ko tu liekas vienkārši ideju, bet tu iepriekš nebija tā iedomājies un izmantojis ikdienas darbā. Un veicināja radošu pieeju arī mācību satura plānošanā un pieredzē balstīt mācīšanos, efektīvu metodi pirmsskolā. Ko projekts deva bērniem? Bērniem projekts palīdzēja labāk iepazīt mūsu apkārtējo vidi, jo mēs vairāk, protams, centāmies iet arī ārpus teritorijas un atrast to, kas ir varbūt reizēm paiet garām nepamani. Pētniecības un radošās prasmes viennozīmīgi, kā jau minēja, arī sadarbība ir tā, kas mums ļoti, ļoti uzlabojās pagājušajā gadā, jo ļoti daudz uzdevumu bija tieši vērst uz sadarbību. Un kā jau ir minēts, arī sadarbības aktivitātes veicina bērnam zinātkāri, komunikācijas prasmes viennozīmīgi un izpratni par to, ka daba un tās resursi ir vērtība un ir jāsaudzē. Te ir daži citāti, ko bērni teica par dalību projektā. Man patika darboties kopā, skatīties bildes, kuras sūtīja citu valstu bērni. Mums bija draugi no citām valstīm. Es uzzināju, ka daba visur ir citādu, ka dabu vajag sargāt. Es gribētu vēl tādu projektu. Nu, un ko es ņemšu vērā turpmākajos projektos?
ciešāku sadarbību bērnu starpā tieši partneriem, vairāk tā kā sadarboties, varbūt katru aktivitāti varētu kaut kā veicināt vai no apakšgrupiņās, lai pilnīgāk izzinātu šo te doto uzdevumu. Un veiksmīgo sadarbības modeli, jo ceru, ka arī šajos projektos, kuros piedalos, būs tikpat feini tā sadarbība, un uzdevumi būs arī tādi, ka varēs pielāgot mācību programmai. Un projekts apliecināja, ka starptautiska sadarbība un ekoloģiskā izglītība būtiski faktori bērnu harmoniskai attīstībai jau pirmsskolas vecumā. Tas noteikti ir viennozīmīgi. Un teikšu lielu paldies, es tā ātri visu izstāstīju. Paldies, un lai veicās un iedrošina tiešām piedalīties, nebaidīties. Ir jau kas palīdz, un tajās grupiņās, kas tur notiek, mums tajos čatiņos, visos tajos projektu arī ir cilvēki, kas tiešām palīdz un atbalsta, un nav jābaidās, jo tiešām, kā jau Santa minēja, esam daudz tādi, kas tur varbūt ar to valodu ir uz tu, bet saprotamies visi kaut kā. Paldies! Liels paldies, Edīte! Es domāju, ka ir jaunas idejas jauniem projektiem, un ja ne projektiem, tad vismaz izmēģināt kaut ko kopā ar saviem bērniem. Jautājumus pagaidām neredzu. Tad dosimies tālāk, un es došu vārdu Lāsmai no Daugavpils. Labvakar! Sveiki! Mēs redzējām prezentāciju uz brīdi, bet pazuda. Jā. Vai viss kārtībā tagad, jā? Paldies, visu redzam. Labvakar! Mani sauc Lāsma Lauska. Esmu pirmsskolas skolotāja Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādē. Strādāju pirmsskolas vecuma bērniem, grupā Cielaviņa. Šodien pastāstīšu par savu projektu Explore Migratory Birds, jeb izzinām gaiputnus. Pastāstīšu nedaudz par plānošanu, pašu kā plānošanu ar bērniem un par projekta aktivitātēm. Tā kā šis projekts ir balstīts uz STEM pieeju, kur bērniem bija iespēja izmantot mūsdienu tehnoloģijas un pētnieciskās metodes, nedaudz par projektu pašu. Projekta mērķis bija palīdzēt bērniem izzināt un izpētīt gaiputnus caur visām mācību jomām. Protams, pievērsām uzmanību STEM pieejai, aktīvi sadarbojāmies cits ar citu, ar sadarbības partneriem, izmantojām digitālos rīkus, pētnieciskās metodes un praktiskas aktivitātes. Šis projekts norisinājās pagājušā gada pavasarī, no 3. marta līdz 20. aprīlim, gandrīz 2 mēnešus. Bērnu vecums, kuri piedalījās šajā projektā, bija no 4 līdz 7 gadi. Dalībnieki mēs bijām 4. Tā kā pati es atvēru šo projektu, man bija ieteikumi arī neņemt daudz partnerus, lai būtu nedaudz tā kā vieglāk. Tad mēs bijām 4, no Latvijas bijām mēs 2, no Grieķijas 1 partneri un no Turcijas. Nedaudz tālāk pastāstīšu par projektu aktivitātēm, kā vispār sākās šis projekts, kā mēs ar bērniem viņu izplānojām, un arī par sadarbību ar partneriem. Tātad pats pirmais, kas mums bija, pirmajā attēlā, tās ir projekta aktivitātes. Pirmais, kas bija, tātad iestājās marta mēnesis, un tas ir pavasaris. Mēs to sasaistam ar mūsu mācību tēmu. Mūsu mēneša tēma bija, vai pavasaris jau ir klāt. Mēs ar bērniem rīkojām sarunu, runājām par to, kā atpazīt pavasari, kur mēs varam redzēt šīs pazīmes, un nolēmām doties uz ārā nodarbību. Bērni meklēja pavasara pazīmes, mēs viņas piefiksējām, rakstījām pavasara sajūtas, ko es redzu, ko es dzirdu, ko jūtu un ko es varu sataustīt. Bērniem ļoti patika, mēs arī meklējām dabas materiālus, meklējām pumpuriņus, meklējām kādus asniņus, varbūt kukainīšus. Visu šo mēs piefiksējām un devāmies uz grupiņu. Un vidējā attēlā var redzēt tāda liela lapa, ko var pētīt pavasarī. Bērni rakstīja savas idejas, savus vērojumus, ko tad viņi tur redzēja. Tie bija kukaiņi, koki, vispār ideja bija izpētīt vispār visu pavasari, pumpuriņus un putnus. Tā kā mēs esam grupa Cielaviņa, protams, bērni ļoti gribēja, lai mēs pētam putnus,
un var redzēt arī, ka viņi nobalsoja pārsvarā par putniem. Un tad mēs sākām runāt, ka putnus var pētīt ne tikai mēs pie sevis vieni, bet arī citās valstīs. Pārunājām, kas tad tas ir e-twinning projekts. Bērni piekrita, ka gribētu uzzināt gaiputnus arī no citām valstīm. Tad, sākām mēs šo pētniecisko darbību, un trešajā attēlē var redzēt putna uzbūves pētīšana. Viss sākās ar to, ka mēs aizgājām uz bibliotēku, izņēmām grāmatiņas par putniem, pētījām šos putnus, un darbs grupās bija mums, kad mēs taisījām šo putnu uzbūvi. Pirmais putns, ko mēs nolēmām pētīt, tā bija cieleviņa, jo tā arī ir mūsu grupas nosaukums. Un tad, kad mums bija Zooms ar sadarbības partneriem, mēs domājām, cik putnus tad mēs pētīsim. Vai tas būs viens putns no katra dalībnieka, vai tie būs vairāki putni. Un nolēmām, lai ir 2 putni no katra dalībnieka. Tātad mums tā bija baltā cieleviņa, un otrs bija zivju gārnis. Turpināšu tālāk. Marta mēnesī mums ir dažādas tematiskās dienas. Tā kā mūsu iestādē ir ekoskola, mēs esam ekoskolas vēstnieki arī, 21. martā mēs atzīmējam meža dienu. Tātad bērni izpaudās radoši, mēs atkal pārunājam, kādi tad ir gaiputni mežā, kuri mitinās mežā. Mēs izveidojam atgādnītes, kā mēs varam sargāt putniņus. Šo plakātu mēs likām garderobē, un lai vecāki arī redz, kā mēs darbojamies, kādus putnus mēs zinām. Un arī 21. martā ir dzējas dienas. Mēs šo visu sasaistam ar mūsu mācību procesu, mēneša tēmu, un bērni rakstīja dzējoļus par mežu. Ļoti interesanti bija. Bērni pārrakstīja, bērni ilustrēja tos. Un vēl viena aktivitāte bija ūdens diena, kad mēs pētījām gaiputnus, kuri dzīvo ūdenī. Par šo aktivitāti bija atbildīga partnere no Turcijas, un viņa piedāvāja ideju, ka mēs varētu uztaisīt mazu digitālo grāmatiņu par ūdens putniem. Tie bija 4 putni, šeit ir ekrāna šāviņš tieši par mūsu putnu, par zivju gārni. Bērni varēja izpausties radoši, gatavojot arī putnu uzbūvi, līmējot, aplicējot, un arī mēs meklējam informāciju par šo zivju gārni. Protams, mēs viņu pārtulkojam angļu valodā, lai arī mūsu partneri varētu viņu nokopēt un iztulkot, un arī uzzināt to, ko mēs esam uzzinājuši par šo putnu. Lejā ir attēls putnu sagaidīšanas svētki. Tā kā mūsu grupiņa pētīja putnus, mēs aicinājām citas grupiņas ārā uz putnu sagaidīšanas svētkiem, kura bērniem bija gan dziesmas, gan rotaļas, gan dažādas mīklu minēšanas, un viena no aktivitātēm arī bija putnu būrīša gatavošana, ko bērni gatavoja ar mūsu remonstrātnieku, un šajā dienā ielika arī kokā, un pēc tam katru dienu staigājot ārā, bērni varēja pētīt, vērot, vai ir atlidojis kāds putniņš, kurš dzīvo šajā būrītī. Tātad. Tālāk es pastāstīšu jau par bībut spēlēm. Tā arī ir STEM aktivitāte, ļoti laba bērniem. Šeit bērni var attīstīt matemātiskās prasmes. Šeit jau vairāk būs sadarbība ar partneriem. Tas ir viens mūsu gala rezultāts. Mums tapa digitālā grāmatiņa ar šīm spēlēm. Mērķis bērniem bija pagatavot pusi no šīs spēlītes un sūtīt tālāk partneriem uz citu valsti. Savukārt šie partneri izspēlē šo spēlīti un pievienot tajā digitālajā grāmatiņā. Mums tapa 4 spēles. Tas bija atrodi putna knābi vai atpazīsti putnu spalvas, tad kur dzīvo putni un atrodi attiecīgo ēnu. Bērnu uzdevums bija ieprogrammēt bībot robotiņu, lai viņš sasniegtu mērķi, lai bērni varētu attīstīt algoritmisko domāšanu. Šeit bildēs var redzēt, bērni to darīja ar soļiem, ar kartiņām, cik tev jāpiet uz priekšu, vai tev ir jāgriežas pa labi vai pa kreisi.
Mūsu bērniem ļoti patīk darboties ar bībet robotiņu. Mūsu bērni jau galvā skaitīja. Protams, kādam varbūt vajadzēja arī ar šīm kartītēm, bet izdevās viss ļoti labi. Nedaudz uz priekšu, tagad parādīšu tieši mūsu grupiņas darbiņus pie šīm bībet spēlītēm, kad bērniem bija iespēja atrast putna knābi un savienot kopā ar putniņu. Šos putna knābjus meklēja Turcijas partneri, viņi mums atsūtīja, mūsu bērni savukārt viņus izgrieza, pagatavoja un spēlēja spēli bībet. Otrajā attēlā ir putnu spalvas. Mūsu bērniem bija iespēja atrast šīs putnu spalvas, bērni viņas krāsoja, izgrieza. Mūsu grupiņā ir planšetdators, un ar šo planšetīti bērni paši fotografēja, un mēs sūtījām partneriem uz Grieķiju. Un partneri pabeidza šo spēli, izspēlēja, un viss bija apkopots gala produkta grāmatiņā. To parādīšu nedaudz vēlāk beigās, kas tad mums tur tapa. Vēl ļoti svarīgi pie STEM ir iepazīšanās ar tehnoloģijām. Bērniem ļoti interesanta aktivitāte bija sadarbība arī starp partnervalstu bērniem, kad bērni izlozēja, kuram putniņiem viņi domās dziesmiņu. Tātad mums nācās 2 putniņiem izlozēt un izdomāt vārdus. Mēs šos vārdus izdomājam, protams, latviešu valodā. Bērni Suno aplikācijā vadīja šos vārdiņus, rakstīja, ģenerēja, varēja pielāgot stilu, ritmu, ātrumu un veidoja šo dziesmiņu. Bet, lai bērni arī zinātu no citas valsts, kas šie par vārdiem, mēs tulkojam uz angļu valodu un arī likām. Pēc tam mēs lejupielādējām šo audio un pievienojām kopīgajā gala rezultāta grāmatiņā. Tātad tālāk. Digitālās spēles. Mēs ar sadarbības partneriem sarunājām, ka mums vajadzētu uztaisīt katram savu digitālo spēlīti, lai varētu padalīties ar citiem, izspēlēt, un tad bērni var padalīties, kura spēle viņiem likās visinteresantākā. Viņi arī par to balsoja. Tātad bija spēle Atrodi pareizo knābi. Tad bija spēle Putnu uz būves puzle, Jigsaw Planet aplikācija. Šie ir mūsu putni, zivju gārnis un cieleviņa. Mēs arī fotografējām, pievienojām šajā aplikācijā, un bērniem bija iespēja spēlēt. Tad trešā spēle mums bija atmiņas spēle, arī atrodi attiecīgo putniņu, un lejā ir attēls, kur bērni balsoja par šo spēli. Un tad, kad mums bija Zoom tikšanās, bērni savā starpā viņi runāja, stāstīja, kura spēle bija viņiem visinteresantākā un kura tad uzvarēja. Bērni arī spēlēja digitālās spēles par pavasara pazīmēm. Arī bija mums grāmatiņa no bibliotēkas ļoti interesanta, kur bērniem ar planšetes palīdzību varēja skenēt QR kodiņus un klausīties putnu skaņas, putnu dziesmas un kādu informāciju par putniem. Bērniem ļoti patīk darboties pie interaktīvās tāfeles. Arī tā kā viena svarīga tāda aktivitāte ir par drošs internets, jo projekts nevar pastāvēt bez šī, ka bērniem ir jārunā par šo drošību internetā. Mēs ar bērniem pārunājam, un bērniem bija iespēja pēc tam pašiem rakstīt, kas tad ir drošs internets. Mēs arī katru gadu piedalāmies droša interneta dienā, un ka bērniem ļoti patika. Vēl bērni zīmēja putnus uz interaktīvās tāfeles, krāsoja tos attiecīgajās krāsās, izpaudās ļoti radoši, attīstīja radošās prasmes. Tad dosimies tālāk. Viens no mērķiem bija iepazīt putnus, izpētīt putnus, mums tapa plakāti. Tātad tie bija 8 plakāti par 8 putniem. Grieķija pētīja flamingo un bezdalīgu, Latvija pētīja stārķus un lakstīgala, otri partneri Latvijas, un Turcija bija ērklis un dzērve. Šeit var redzēt arī atšķirību, protams, kā kura valsts to saskatīja, kā viņi to darīja, kurš vairāk radoši izpaudās, kurš varbūt vairāk uz rakstīšanu, piemēram, pie Grieķijas plakātiņiem. Tur vairāk, tā kā mēs redzam, ka vairāk bērni rakstīja
attēli bija skolotājas sagatavoti. Un šeit būs arī mūsu plakāti. Mūsu grupiņā bija 2 plakāti. Gārņa ceļojums un Cieleviņas ceļojums. Arī bērni izpaudās ļoti radoši. Viņi paši meklēja, no kurienes tad atlido šis putns, aptuveni, kad viņi atlido. Tad viņi taisīja putnu uzbūvi, lika plakātā, kur tad putniņš mājo, kad viņš ir atlidojis pie mums. Tad, ko putni ēd, un arī interesanti fakti par putniem bija. Atkal ar QR kodiem mēs atradām informāciju par šiem putniem, bērni nolēma, ko tieši viņi grib likt, un tad mēs taisījām šos QR kodiņus. QR kodiņiem ir termiņš, uz cik ilgu laiku viņi darbojas, bet šos kodiņus var atjaunot un atkal pievienot. Tā iesim tālāk par gala rezultātu. Mums tapa 2 digitālās spēles, grāmatas. Tā bija spēle ar bībot robotiņiem, ko es zinu par gaiputniem. Šeit ir ekrāns šāviņi no šīs grāmatas, bet lejā ir saite uz digitālajām grāmatām. Ja kādam ir interese, var paskatīties. Ko es zinu par gaiputniem, šeit mēs arī apkopojām attēlus par šīm spēlēm, kā tad viņi saņēma no bērniem. Mums arī ir video šeit, arī atzīmēts, kādas valstis sadarbojās. Šeit bija konkrēti par mums. Mēs saņēmām no Turcijas knābīšus. Un otrajā attēlā ir, tā, ka mēs sūtījām mūsu spalvas uz Grieķijas bērniem. Otra grāmata bija Izzinām gaiputnus. Šī jau bija tāda kā galvenā, jo šeit bija gan putna uzbūve, gan lielais plakāts par šo putnu, kā tad ir viņa tas ceļojums, no kurienes viņš nāk, kā viņš šeit mitinās. Un arī var redzēt, šeit ir audio tāda vietiņa, kad šo uzspiež, tad var dzirdēt to dziesmiņu. Blakus ir Turcijas karoks, jo šo Turcijas bērniņi mums gatavoja dziesmiņu. Un vēl var redzēt projekta nosaukumu no burtiņiem, ko gatavoja paši bērni. Tur var redzēt arī sniegu pie dažiem burtiņiem, jo mums bija arī interesanti, ka Turcijā marta mēnesī bija sniegs. Viņi teica, ka viņi dzīvo tur ziemeļu pusītē, un viņiem joprojām ir sniegs, un tā sniega bija diezgan daudz. Tā kā viņi nevarēja pētīt pavasari tieši tad, kad mēs to pētījām. Viņiem nedaudz vēlāk tas bija, bet mums viss izdevās ļoti ātri un labi. Tā apmēram par aktivitātēm, tā kā viss. Par izaicinājumiem man šis bija pirmais projekts, ko es atveru pati. Esmu bijusi kā dalībnieks, un tā kā atveru pati, protams, bija dažādi jautājumi, bet tajā laikā es piedalījos e-twinning koordinātoru kursos un varēju uzdot jautājumus gan Ditai, gan Lienai. Jautāju, ja bija neskaidrības, bet ar TwinSpace nedaudz bija, tā kā bija jāpiedomā, kā es viņu gribu uztaisīt, ko es tur likšu, kas ir vajadzīgs, bet, principā viss izdevās. Vēl viens izaicinājums bija par bībot robotiņiem. Tad, kad es liku sludinājumu par šo projektu, tur bija arī aprakstā, ka mums būs bībot spēle, ka nepieciešams bībot robotiņš, un tā kā pieteicās partneri, es biju pārliecināta, ka visiem ir tas robotiņš, bet beigās, kad bija jātaisa šī spēle, izrādās, ka Turcijai nebija šī robotiņa, un tad mēs domājam, kā tikt galā. Partnere no Grieķijas piedāvāja, ka viņa varētu atsūtīt šo robotiņu, bet, diemžēl, pastāv viņai neļāva, jo tur iekšā esot elektronika. Tāpēc Turcijas bērniņi paši izspēlēja ar šiem soļiem šo spēlīti, un viss līdz galam izdevās labi. Plakātu atšķirības starp valstīm es gribētu pieminēt, jo bija tā, ka mūsu bērni izpaudās visu lika, tur gleznoja, aplicēja, līmēja, grieza, bet nedaudz atpakaļ, paskatoties atkal uz Grieķijas plakātiņiem, viņi tā vienkārši salika bildītes, pierakstīja un tā. Tā kā tas vēl tāds izaicinājums bija, kad likās, ka gribējās, lai visiem tā aptuveni vienādi, bet neko. Tad ieguvumi un secinājumi. Izņēmu no bērnu izvērtējuma tādus kā svarīgākos viņu domas,
kad viņi stāsta, ka viņiem patika pētīt mūsu grupas putniņus sevišķi. Uzzināju daudz par gājputniem. Visinteresantākais bija spēlēt robotiņu. Tad viņiem ļoti patika veidot dziesmiņas par putniem, un labprāt viņi pētītu vēl citus putnus, jo viņiem tiešām ļoti patika. Mēs to arī redzējām kā skolotājas, kad viņi runā par to, un daudz informācijas ir uzzinājuši. Vecāku viedokļi arī bija ļoti pozitīvi, kad vecāki nāca uz dārziņu, veda bērnus un teica, jā, ka var redzēt, ka bērni ļoti, ļoti daudz zina par putniem. Mājās viņi runājot, ierauga uz palodzes putnus, tad ejot ārā, viņi redzot, viņi to cieleviņu tagad visur mums tā kā redz. Arī vecāki teica, ka viņiem prieks, ka mēs tā padziļināti pētam caur dažādām metodēm. Tad vēl viņi priecājās, kad bērni viņiem stāstīja, kad mēs bijām bibliotēkā, un mūsu bērniem bija iespēja skolniekiem pastāstīt par mūsu plakātu, cieleviņas konkrēti, un tad viņiem bija tādi prieki, kad viņi mazi bērni, viņi stāsta šo lielajiem bērniem, un lielie bērni nezina. Nu, tad bērniem bija tāds pozitīvas, tā kā emocijas pozitīvas, un viņi bija ļoti priecīgi. Mans viedoklis par šo projektu arī kopumā, arī par ētviningu projektiem, ka šī ir ļoti lieliska pieredze popularizēt savu darbu un ieguldījumu, jo mēs to darām vienmēr bērnu dārzā, mēs ar viņiem darbojamies, mēs ar viņiem pētam, izzinām, bet ir lieliski iespēja atvērt šo projektiņu un pētīt padziļinātāk. Tā kā man patika šis projekts, man patika darboties ar bērniem, bērniem arī ļoti patika, to varēja redzēt. Mums bija iespēja dziļāk izpētīt tieši šo tēmu. Un ko es varu pateikt beigās, ja veiksmīgs projekts var notikt, ja ir aktīvi sadarbības partneri. Paldies maniem partneriem, viņas bija ļoti aktīvas, tiešām mēs iekļāvāmies visos termiņos, mēs izdarījām visas lietas, ko mēs bijām plānojuši, ja arī tur kaut kas sanāca ar to bībut robotiņu, bet mēs tikām galā, un visi darbiņi, visas aktivitātes bija izdarītas ļoti labi. Tā kā ja ieteikšu, ja meklējat sev projekta sadarbības partnerus, izvērtēt arī, vai ir bijuši projekti viņiem, cik projekti, kādi projekti un cik ātri atbild šis cilvēks. Jo esmu bijusi kā dalībnieks kādā projektā, var redzēt, ka cilvēks neatbild, tātad, vai tur sanāks veiksmīgi, nav zināms. Tā kā tas tā kā viss par manu projektiņu. Varbūt kādam būs jautājums, cerams, ka idejas arī noderēs citiem projektos. Paldies! Paldies tev, Lāsma, un tu jau iesāki par projekta partneriem, ka tev lieliski izdevās, tāpēc te kāds jau čatā jautā, vai izdevās viss sadarbībā ar partneriem, jo kādreiz ir kādam bijis pieredze, ka kāds pazūd. Kā tieši tas jums sanāk? Nē, mums bija tā, ka man bija ļoti aktīvas partneres. Man bija līdzatvērēja no Grieķijas. Varbūt vienu brīdi viņa tā kā vienu nedēļu bija mazliet noklususi, bet viņai bija papildus darbiņi, bet viņa iekļāvās visos termiņos. Tā kā man ar partneriem ļoti paveicās, viss bija izdarīts kā vajag. Paldies! Un pirms mēs beidzam, vēlreiz paldies visām trim dāmām tiešām par lieliskām idejām un arī uzdrošināšanos stāstīt par saviem ētviningu projektiem, bet pirmskolas mēnesis mums nebeidzas un mums ir dažādas citas aktivitātes, ko es gribu arī vēlreiz jums atgādināt. Tātad 10. februārī būs webinārs par zinātnes teātra pirmsskolā. Ļoti interesanta tēma, un man kolēģiem es redzu, ka ir ielikusi saites. Lieliski iespēja tiem, kas grib atrast projekta partnerus, jo tas bieži vien ir lielākais klupšanas akmens. 17. februārī savukārt būs projekta partneru tirdziņš tieši tiem pedagogiem, kas strādā ar vismazākajiem bērniem līdz 3 gadiem. Un 24. februārī tiem, kas strādā vecumā ar bērniem no 4 līdz 6 gadiem. Tie pieteikšanās beidzās nedēļu pirms katra pasākuma. Noteikti apskatieties, un tā tiešām ir iespēja atrast un vismaz īsu brīdi tiešsaistē parunāt ar dažādiem kolēģiem no Eiropas un atrast partnerus. Un vēl tāda viena lieta, ko mēs izmēģinājām un sākām pagājušo gadu, ir atbalsta grupa.
jums ir iespēja 25. februārī piedalīties tiešsaistes atbalsta grupā, kurā kāds no mūsu vēstniekiem, kas strādā pirmskolas jomā, pastāstīs gan savu pieredzi, gan arī būs vieta jūsu jautājumiem. Nu, šī ir tā vieta, kur jūs tiešām varat nākt, uzdot savus jautājumus, un vēstnieki, kas ikdienā paši īsteno projekts, arī atbildēs. Tā, es redzu, te vēl kāds jautājums, tūlīt paskatīsimies. Katrs projekts, te ir jautājums, vai šie projekti ir vienreiz paveikti, vai atkārtosies citās sadarbības formās un būs izmantojami arī citu vecumu bērnu grupās. Nu, tās idejas un tas, kas ir padarīts, tas noteikti ir izmantojams jau šobrīd, jo e-twiningā ne tikai ir atļauts, bet arī ieteicams izmantot, jo jums varbūt pašiem trūkst ideju, jūs droši varat vai nu kolēģiem palūgt, kāds izskatās tas projekta plāns, vai droši ņemt tās idejas. Un tieši par šiem projektiem es īsti nemācēšu teikt, bet katrs jau tomēr savu nākamo jauno projektiņu vēlas tomēr drusciņu pa citu tēmu. Un ja vien atkal nākamgad ir citi bērni, kādreiz atkārtojās. Un es redzēju vēl jautājumu Facebookā par to, kā tad vispār iesaistīties projektos. Droši nāciet uz tīmekļa vietni e-twinning.lv, ir apakšsadaļa projekti, viss sīki smalki ir aprakstīts. Pirmkārt, jums ir jāreģistrējas e-twinning mājaslapā Eiropā, kas ir Eiropas skolu izglītības platforma, jeb European School Education platforma. Jūs kļūsiet par lietotāju, un tad jau jums būs iespēja atrast formā gan partnerus, gan tiem, kas ir tikko sākuši, noteikti paskatieties uz šiem fórumiem, piesakieties, jums būs iespēja atrast partnerus un projektiem jau tiešām projekta sadaļā e-twinning ir gan projekta rokas grāmata, gan mūsu e-twinning projektā plānošanas koordinātora ceļvedis. Tā kā tās iespējas tiešām ir visdažādākās. Un tiem, kas vēl nepaspēja apskatīties, nepiedalījās mūsu iepriekšējā e-twinning pirmskolas mēneša webinārā, kur mūsu vēstniece Dita Hola stāstīja par robotiem, par savu pieredzi, kā izmanto robotus, tā kā droši arī mūsu mājaslapā vai YouTube'ā meklējiet e-twinning Latviju, ir pieejams gan ieraksts, gan prezentācija, un atbalsta grupai var pieteikties, man kolēģi ir ielikusi jau saites, tur ir pavisam vienkārša Zoom anketiņa, kurā jūs piesakaties, visi tiek, ja vien tur, es nedomāju, ka būs tik liels skaits, kad visi varēs piedalīties, un vēlams uzreiz arī aizpildīt anketā jautājumu, kas tad īsti ir tas, kas jūs interesē. Jā, un tiem, kam interesē vairāk par robotiem un bībotiem, droši meklējiet webināru ierakstu. Jā, paldies, un tiekamies kādā no mūsu nākamajiem webināriem. Tā!